Gribi, lai tavu video kvalitāte aug, vai vienkārši esi kā es un tev patīk visādi gadžeti, tad tevi noteikti interesēs DJI Osmo Mobile 6 telefonu video stabilizators. Kas tad ir Osmo 6 kastē iekšā? Protams, pamācības, kas nevienu neinteresē, varam iet tālāk. Pārnēsājumā soma, kas manā gadījumā noteikti stāvēs kastē. Tad pie galvenā telefona stiprinājums. Nākamais ir trīskājas, ko var piemontēt stabilizātoru apakšā. Un pats galvenais stabilizators. Ko atlūkot, tas uzreiz ir gatavs darbam. Noteikti jautājums, kam tad šāds dārgs telefona statīvs vispār ir vajadzīgs, ja telefona iekšējā stabilizācija strādā ļoti labi. Šis to paceļ citā līmenī. Pirmais, video stabilizācija būs daudz efektīvāka. Otrais, telefona iebūvētā video stabilizācija, viņi izmanto to, kad tiek samazināta video kvalitāte, pietuvinot pašu video. Un trešais, zemes gaismas apstākļos telefona iebūvētā video stabilizācija nestrādā vairs tik labi, kur šai tas netraucē. Otrs jautājums varētu būt, kāpēc es stāstu par Osmo 6, ja šobrīd jau ir iznākusi 8. versija. Pirmkārt, jo man šis ir pieejams, tātad es šo iegādājos, un tā kā ir jau 7. un 8. versija iznākusi, tad šobrīd šo 6. var iegādāties par diezgan labu cenu. Un vēl pie tam otrreizējā tirgu viņas ir ļoti plaši pieejamas. Es domāju, ka nezinātājiem pat būtu grūti atšķirt šo 6. versiju no 7. un 8. ja viņš nezinātu, ko tieši meklēt. Tad īsumā, kas tad 7. un 8. versijā ir labāks nekā šajā 6. versijā, tad pirmā lieta, šim nāk atsevišķs statīvs, kas jāpieskrūvē, bet 7. un 8. jau tiek iebūvēts rokturī. Nākamais ir nolocīšanas mehānisms. Šeit ir drusku sarežģītāk, tātad 2 soļi jāveic, kur jaunajām versijām prasa tikai 1 soli, lai atlocītu un aizlocītu šo te stabilizātoru. Tad papildus 7. tas ir papildus iegādājums, un 8. tas nāk, tātad papildus aktīvās izsekošanas modulis, lai varētu izmantot arī jebkuru lietotnī šo te aktīvo sekošanu. Šeit šobrīd tā strādā tādā veidā, ka jāizmanto DJI mobila aplikācija, bet ar nākamajām versijām un šo moduli tad var izmantot arī jebkuru lietotni, kaut vai TikTokā laivā ejot un aktīvo sekošanu izmantot. Protams, noteikti ir vēl kaut kas, ko es aizmirsu pieminēt, bet tās tādas galvenās atšķirības pēc izskata tad ir ļoti līdzīgs arī šai te 6. versijai. Tad par pašu Osmo 6. Tātad, kā jau minēju, tas ir stabilizators, kā redzēt, telefons tiek noturēts vertikāli, lai arī kā es grozītu. Un tātad arī, ja es grozu, viņš stabilizē video. Ko tad vēl ar šo rokturi var darīt? Tātad viņam ir vairākas funkcijas, sekošana. Tātad viņš tagad seko visām manām kustībām, var arī ielokot, lai viņš to nedarītu. Tad, protams, šeit ir visas pogas, var sākt ierakstu, samainīt orientāciju kamerai, gan arī var pārslēgt vertikālajā režīmā, tad var arī manuāli kustināt šo te statīvu, kā nepieciešams, un arī ir zoom funkcija. Vēl kas papildus ir diezgan forša iespēja, tātad šeit ir arī iebūvēts selfie sticks, kas ir diezgan garš, un šeit arī tātad varam galvu pielocīt, kā vien nepieciešams. Kā jau minēju par nākamajām versijām, tad viņām ir iebūvēts šis te trīskājas jau pašā rokturī, bet šajā gadījumā šim te ir jāpieskrūvē, un tad ir šāds garāks rokturs vai arī tad izlokāms trīskājas un varam kaut kur nolikt, kur nepieciešams.
Par telefoniem šobrīd man te ir Pix 4, kas ir samērā mazs telefons, bet es arī izmantoju ar savu Samsung S24 Ultra, kas ir diezgan liels telefons un diezgan smags, ja nemaldos ap 230 gramiem un 6,8 colu ekrāns, tad ar šo te arī var izmantot. Vienīgi šeit, protams, tā atstarpe būs ļoti maziņa, bet ir rakstīts, ka šis var izmantot līdz 280 gramīgus telefonus, tā kā mans telefons vēl iekļaujās. Un kas ir vēl papildus, tātad šis ir paredzēts telefoniem, bet jūs varat arī nopirkt moduli, lai viņu izmantotu kopā, piemēram, ar GoPro kamerām vai arī tām pašām DJI kamerām, kas ir sporta kameras. Nu tā tas īsumā viss par šo DJI Osmo Mobile. Protams, ir vēl daudz dažādas iespējas tajā iekšā, kā piemēram, ko te var filmēt arī ar kājām gaisā, izmantot un viss strādā. Tad arī vēl ir timelapsi, hyperlapsi un vēl dažādas iespējas, ko var izmantot ar šo te Osmo Mobile stabilizatoru. Protams, ir jāpiešaujās, lai sanāk tādi plūdeni, skaisti video, bet ar praksi viss gan jau sanāks. Cerams, uzzināju kaut ko jaunu un noderīgu, bet ja vēl neesi noskaties manu iepriekšējo video par auto video reģistratoriem, tad droši ej un noskaties, un par šo tad arī viss.